Lejupielādē Mobile DNG zip failu un saglabā tos failos. Uzspied uz lejupielādētā faila, lai to atzipotu. Tagad tu redzēsi mapīti, un to atverot, tu redzēsi atsevišķas mapītes, un katrā mapītē ir 10 preseti. Izvēlies pirmo mapīti un atzīmē visus 10 presetus ar Select All un spied uz ikonas, kas atrodas lejā kreisajā pusītē. Sameklē Lightroom aplikāciju un spied uz Lightroom un spied Launch Lightroom Now. Un pagaidām, kamēr mūsu 10 faili instalēsies. Ja instalētos failus neredzi, tad spied uz My Edits augšņā un All Photos. Un te redzēsi instalētos failus. Izvēlies preseta failu, kuru vēlies saglabāt, un spied augšā labajā pusītē uz 3 punktiņu pogu. Izvēlies Create Preset. Te tu tagad vari ierakstīt preseta nosaukumu, tu vari izvēlēties manu nosaukumu, vai arī vari pats savu nosaukumu iedot. Kā arī, lai vieglāk tev pašam būtu orientēties, tu vari izveidot grupas, bet šis nav obligāti. Tālāk skaties, lai visi ķeksīši ir atķeksēti un spied augšā uz Save. Apsveicu, tu esi saglabājis savu pirmo presetu. Lai atrastu saglabātos presetus, dodies atpakaļ uz albumu un izvēlies kādu bildi. Tad spiedi logo ar 2 aplīšiem, kas ir presets. Un lūk, labajā pusītē tu redzēsi Yours, kur būs tavi saglabātie preseti. Šie soļi tev ir jāatkārto ar visiem presetiem, kurus vēlies saglabāt. Pēc presetu saglabāšanas tu droši vari dzēst ārā šos DNG failus.